Merhaba, ismim Ufuk. Türkiye'denim. Yaklaşık 5 yıldır Letonya'da yaşıyorum. Sveiki, mani sauc Ufuk, es esmu no Turcijas, es esmu Latvijā aptuveni 5 gadi. Man patīk dzīvot mierīgā valstā ar mierīgiem cilvēkiem. Man nepatīk action, ja? Tāpēc, ka es izvēlējos dzīvot šeit. Šeit ir klusāk, nav daudz sastrēgumu, nav daudz cilvēki. Stambulā, manā pilsētā dzīvoja aptuveni 20 miljoni cilvēki, ja? Tur ir vienkārši šausmīgi. Pēc atbrauc 10 dienu laikā es atradu darbu Latvijā. Strādāju restorānā kā pavāra palīgs. Mūsu grupa neēd cūgaļu. Man tagad jāiet uz restorānu, lai pārbaudītu, viss ir kārtībā. Sākumā bija ļoti grūti, tāpēc kā visi mani kolēģi runāja gan latviešu, gan krievu valodā, un es nevarēju saprast, kas notiek manā apkārtnē. Ja? Ļoti grūti bija, bet es cenšos paliekt tur un turpināt strādāt, tāpēc kā man vajadzētu iemācīties valodu. Kāda būs pamatēdiena? To tu uzzināšu, ja? Es tagad sev arī neticu, kā es runāju. Gan latviski, mazliet krieviski, angļu valoda, turku valoda, man 4 valodas tagad ir. Un tad Latvijas dāvana priekš mani. Es atradu labāku darbu, strādāju kā gids turku turistiem Latvijā. Čau, Jānis. Čau, sveiks. Kā iet? Baigi labi. Jā, tu zini, mums šodien grupa atbrauc, ja, viena grupa, 23 cilvēki. Es gribu pārbaudīt, vai viss ir Kāds progress, ja? kārtība. Evet sayın misafirlerimiz, öncelikle Letonya'nın başkenti Riga'ya vairāk nekā 3000-5000 turku turisti. Ar manu mācību viņi iepazinuši. Man patīk stāstīt Latvijas vēsture par latviešu cilvēkiem. Es gribu, lai viņiem atcerēties Latviju par labu, ja?